Raidījums tāds valsts skatītāji kopā ar jums esam mēs, burvīgā Elīna, vienmēr burvīgā Elīna, un vienmēr arī tāds jautājums. Burvīgais Māris arī, jā. Un stāstam uzreiz, atklāsim to, kā tikt pie 1. miljona skatītāju. Jā, un kādi ir pirmie soļi, lai tiktu pie 1. miljona? Mēs to varētu pastāstīt nākamajā stāstā, jo Tautas balsu portāls Nekrīze LV rīkoja konkursu. Es domāju, ka jūs visi atceraties par biznesa idejām, spožākajām. Un 3 konkursu uzvarētāji, Aivi, Silvers un Eva, jau sākuši savu ceļu, lai tā kā izveidotu savu biznesa ceļu, lai izveidotu veiksmīgu uzņēmumu. Un mēs viņiem sekojam arī ik uz soļa un esam gatavi arī jums pastāstīt, ko viņi ir paveikuši un kas tad ir jādara, lai kļūtu par biznesmeni. Tiktu pie miljona. Jā, skatās. Pirms nepilna mēneša 3 drosmīgi jaunie uzņēmēji noticēja sev un uzsāka pirmos soļus biznesā. Eva nolēma uzsākt arhivēšanas biznesu, Aivis audzēt vingliemežus un Ilvars ražot koka rotaļlietas. No jaunie censoņi ir tikuši līdz svarīgākajam uzņēmēja darbības uzsākšanas posmam - biznesa plāna rakstīšanai. Pat viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Ņemot vērā, kad pirmo reizi to veids šos raksta, kas tas ir biznesa plāns, tad ir jāsaka apmierinoši. Tos vajadzētu vēl piestrādāt un pabeigt. Vajag, tā kā tas ir plāns, turam jābūt daudz vairāk detaļu un tam jābūt ļoti precizam un jāsatur pilnīgāka informācija. Pozitīvi ir tas, kad viņi ir sākuši domāt un uzdot paši sev jautājumus, kas ir svarīgi, lai viņa biznesa dzīvotu. Ja mēs runājam par ideju aprakstu, tad Ainim tā ir labāk, vairāk izprasts, kas tā būs ideja. Un es lasot kā no malas, sapratu, kas tas tāds ir. Evai mazliet jāprecizē, kas būs tieši tas biznesa, tā biznesa ideja. Ir 5 svarīgas lietas, kas jāiekļauj biznesa plānā. Produkta pakalpojuma apraksts, uzņēmuma vadības un personāla apraksts, tirgus analīze, uzņēmuma darbības apraksts un finansu prognozes. Jaunie uzņēmēji par mazu uzmanības pievērsuši saviem konkurentiem. Konkurentu analīze. Draugi mīļie, visi uzņēmēji, ne tikai Ainis, Eva un vēl visi citi. Pirms jūs uzsākiet biznesu, jums ir jāzina, kādā tirgu jūs ejiet, un jums ir jāzina viss par konkurentu, ko viņš šobrīd dara. Un ņemot vērā varbūt konkurenta vājās puses, jūs spējiet ar savu biznesu konkurēt. Biznesa plānā jābūt skaidri nodefinētam, kāds būs jūsu klients. Jums jāzina perfekti, pedantiski, kas ir jūsu klients, kā viņš elpo, kā viņš dzīvo, kādi viņa paradumi, jo jūsu klienti, ja skatās arī, ja tā ir vairumtirgotāji, mums jāzina ir pilna bāze, kas ir klienti, kādi nosacījumi, kuram labāk izdevīgāki nosacījumi, kuram uz kurieni mums, teiksim, piegādāt. Lai cik laikietilpīgs arī būtu pakalpojuma apraksts, ir precīzi jāapraksta, kā uzņēmums darbosies. Es tev salīdzinu tāda kā konvejera sistēmas aprast. Nu, kā tad notiek? No A zināmā mērā līdz Z. Tātad, ja mēs iepērkam, tātad gadījumā Aiņa, gadījumā voljēras sagatavošana, kā tas tur notiek, tālāk mēs iepērkam, kā tad tas notiek, kā mēs barojam ar kukurūzu smiltiem vai ar zālājiem un tā tālāk, kas ir vajadzīgs, lai viņi būtu, teiksim, labāki un tā tālāk. Tas pats arī Evas gadījumā, kā tas viss notiks. Zināmā mērā man ir tagad pakalpojums, kā es iešu pie klienta, kā es runāšu un kāds tas būs pakalpojums. Bet visvairāk jaunie uzņēmēji biznesa plānā grēko ar finansu daļas aprakstu. Bija aizmirstas darba algas savas, bija aizmirsti transporti, telefoni. Nu, tas ir, ko tradicionāli mēs vienmēr aizmirstam. Jo man uzdevās tās liela jautājums, vai tur ir sanāk bizness. Lai gan eksperti ir kritiski savos spriedumos, jaunajiem nav pamata satraukumam. Tas nenozīmē to, ko es saku, ka tās ir kritika un tagad jāsviež viss malā. Nē, jebkurā gadījumā pie maniem vai kādiem citiem uzņēmējiem droši vajag griezties, jo tas savā ziņā šajā gadījumā pirms uzsākam maksimāli savāciet padomus. Kā norāda uzņēmēja darbības ilgspēlētāji, bez biznesa plāna neiztikt, jo jau uz papīra varēs nopelnīt naudu, to varēs izdarīt arī dzīvē. Zīta Lazdāna Laķa, Guntis Feldmanis, Tautas balss. Tālāk, skatītāji, pavisam vienkārši, ja izpildām šos visus nosacījumus, tad droši vien, ka jau varam atvērt maciņu vaļā un gaidīt pirmo latiņu, kā ripo iekšā, un tā skaitīt latiņu pēc latiņu, un skaties jau pusmiljons, un vēl ripo, un jau miljons, un tad tālāk, un tā joprojām. Aizrāvies, lūdzu, ja? Manuprāt, nevajag gaidīt, bet vajag darīt, un nevajag baidīties darīt, un tikai tādā veidā mēs arī kaut ko varam sasniegt. Un jā, nu arī pirmā biznesa ideja, nu tomēr kaut kādā veidā nav veiksmīga, vajag ķerties pie nākamās, varbūt tā būs veiksmīga. Kamēr izdodas, un tomēr pēc tam to maciņu atveram vaļā, un skatāmies, kā ripo latiņš, un
Jā. pusmiljons. Un Jā. atkal, nu vairāk es jau par to skaitīšanu. Es saprotu, jā. Jā. Bet nu, mums jāķers klāt nākamajam stāstam. Tautas balss